Tad ir C sadaļa. C sadaļa ir viena no trakākajām sadaļām, te jau es dzirdēju šausmas, kur ir, starp citu, ļoti daudz neprecizitāšu. Tātad, kas šajā periodā atšķirās no iepriekšējā perioda, ja jūsu projekts nebūs lielāks par 50 000, attiecināmās izmaksas lielāks par 50 000, jūs varat izvēlēties uzraudzības periodu 3 gadi. Iepriekšējā periodā, vienalga cik liels projekts bija obligāti 5 gadi. Šobrīd ir tātad, ja projekts pārsniedz 50 000, tātad viņam ir šie 5 gadi, ja viņam ir zem 50, viņš var izvēlēties 3 gadi. Protams, viņš var arī izvēlēties, ja ir zem 50 arī 5 gadus, bet neieteiktu. Ātrāk saistības beidzās, mirs un bērziņš, vai ne? Tātad pēdējais noslēgtais gads. Šobrīd ir ļoti jāskatās, jo šodien ir 22. februāris, jā? Tātad gada pārskatus iesniedz līdz kuram datumam? 31. Nē, 1. aprīlim šogad. Šogad 1. aprīlis. Tāpēc, ka man liekas, ka 31. ir svētdiena. Bet tie, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, tiem, ja es pareizi zinu, 1. jūnijas, tā tad ir jāskatās. Šeit ir pēdējais noslēgtais gads. Bet šeit raksta to pēdējo noslēgto gadu. Jaunajiem uzņēmumiem šāda tabula mazliet savādāk izskatīsies. Viņiem būs nevis esošo, bet tā kā būs jau projekta iesniegšanas gads, nevis pēdējais noslēgtais, bet projekta iesniegšanas gads. Šī tabuliņa mazliet atšķirsies. Tātad, bet būtība jau būs tā pati, bet tātad pēdējā noslēgtā gadā tātad mēs ievadīsim, tas būs 23. Labi, mēs paņemsim 5 gadus. 5 gadus. Lūk. Tad ir šeit ievedam augšā projektu pēdējo noslēgto gadu. Jaunajiem tas būtu projekta iesniegšanas gads, tātad 24. Viņa atšķirās. Projekta rādītāja sasniegšanas gads. Tas ir tas gads, kad jūs jau būtībā, ja mēs paņemam 5 gadi, mēs iesniedzām 25, ja mēs atceramies B8 ieliku, ka mēs maksājumu pieprasījumu iesniedzam 25. gadā februārī, uzraudzību skaitu no nākamā pilnā kalendārā gada. Ja pieņemsim, mēs šogad iesniedzam 22. februārī, tad uzraudzība sāksies no nākamā gada 1. janvāra. Tā tas ir. Un rādītāja sasniegšanas gads. Tātad, ja mēs ejam 5 gadi, tātad 26., 27., tātad 3. gads būs, tātad šeit, ja iet uz 5 gadi, rāda 3. gadu. Tātad šeit ir, tātad viņš izvēlās, tātad vai tas, es nezinu, 2. gads tev? Kā noteikumos nebija rakstīts. Tātad šeit sanāks, ja 25. iesniedzām, tad 26. ir 1, tad te būs 27. izvēlās 3 gadus. Tātad tur to skatās, tas ir svarīgi nesajaukt šeit. Arī zvaniet meitenēm. Lūk, šeit, šajā sadaļā esošie uzņēmumi, tātad šeit saliek visu informāciju, kas ir tātad peļņas zaudējuma aprēķinā no pēdējā noslēgtā gada. Un tātad tie cipari, viņi nāk visi kopā, tātad saliek, kas vēl šeit ir jāskatās, lai nebūtu ieņēmumu izdevumu starpība negatīva, jo līdz ar to teorētiski projektu var uzreiz noraidīt, jo viņam nav dzīvotspējas, to arī pasaka noteikumi. Un tātad ir, jā, bet te ir tas, ka es saku reizēm vadot iekšā, sanāks, it kā dzīvē nav tā mīnusa, bet pēc šīs te veidlapas tā viņš tur sanāk. Var pielikt skaidrojumu, jā, klāt, lai nav tā. Bet jau nākamajos gados, tad jau, kad liek cipars, tad gan tur ir jāskatās pašiem, lai nav mīnus, jo citādi automātiski projekts tiek noraidīts kā neatbilstoši. Lūk, un par katiem nākošiem tātad
par gadu, kad tiek sasniegti rādītāji. Ja šeit būtu darījuma darbības plāns, tad būtu visi 3 gadi jāvada iekšā informācija jaunajiem uzņēmumiem. Tātad mazliet viņš atšķirās. Un tie, kas ir esoši, tad viņš tikai no tam 3. gadam, un tad viņš ieliek tos produkcijas veidus vai pakalpojumu veidus, ko viņš strādās un darīs. Tātad šeit ieliek apjomu, nu pieņemsim 150 tonnas, pieņemsim, un 150. Jā, viņš redzēt, viņš sarēķina. Tātad kaut kas, ko jūs tur ražosiet, viņš tātad automātiski jums jāieliek ir apjoms, cik saražosiet, mērvienīgi, un viņš tātad par vienu vienību tātad rēķinās šeit pats. Un jūs tātad liekat visu, kas jums tad ir tur tajā visā iekšā. Un tātad šeit jūs augšā jūs redzat iet no projekta nozars, un ja jums ir vēl citas nozars, tad ir arī no pārējām nozarēm. Un tātad šeit visu savada, ja tādas ir iekšā. Šeit liek visas summas bez PVN. Vienalga, tātad tie, kas ir ne PVN maksātājiem, tiem ir viegli, bet tie, kas ir PVN maksātāji, tātad šeit visu liek bez PVN summas. Tādu pašu sadara un saliek arī par izdevumiem, kas jums ir, tātad, kas būs, tātad, lai jūs nodrošinātu gan tātad, visu savus ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, tātad izeivielas, tiešās, netiešās izmaksas, arī šeit ir atalgojums. Atalgojums profesiju līmenī, ko tas nozīmē, ir valsts ieņēmuma dienestam ir aprēķināti tādi par vidējā alga konkrētajam profesijas kodam, un tā tad arī jābūt, nevar tā, ka, pieņemsim, būvniecības, es gan nezinu, cik ir būvniecības, es tikai piemēru minēšu, pieņemsim, būvniecības vidējā alga mēnesī ir, pieņemsim, 2000, bet jūs parādat, ka jūsu būvniekam būs tikai alga 850. Tas nebūs samērojami. Un tātad pēc tā vidējā algu līmeņa, jā, viņam izmēģinājuma versijā viņam bija pieeja, uzklikšķinot, varēja tikt, šobrīd laikam noņemts ir. Tad, kad es testēju, tad bija. Te bija jau, ka varēja uzklikšķināt, ka varēja to līmeni redzēt. Un tātad citi izdevumi, ja ir vairāk par 10% šeit savada, un tātad viņš šeit arī savada. Te liek papildus informāciju, kas jums ir nepieciešama, ja gribās kaut ko paskaidrot tur, kas jums ir augstāk ierakstīts.